Riestiņš 2. Banders 3. vietā. Andrejs Nīkols 4. Jānis Lēpens 5. un Goliņš Kalnieks 6. pozīcijā. Parks ir rezultāti. Klasē Artis Riestiņš 1. vietā. Rezultāti 3. braucienā. Riestiņš, Bartušauskis, Lielkājs, Celos 4. Jānis Kāns šobrīd ir 5. bet viņam nav 3. brauciena rezultāts. Automēģis 6. Ivanietis 7. un Skaidrējs 8. vietā. Skatīsimies, vai kāds nebrauc 3. braucienu, vai vēl brauc un nav rezultāta. Tāpēc var atbīdies vienas tāds parakstā. Kurš viņš ir attiecībā pret savu klases biedriem startu sarakstā. Katrā gadījumā šobrīd izskatās, ka klasē. Jā, jāņem rezultāts vienkārši vēl nav parādījies, jo pēc saraksta ir jābrauc praktiski pēdējiem no savas klases, tā kā lai gaidām Sāns Laukaņš pagaidām 1600 plus klasē, Artis Līgs pagaidām 2. Tagad Tīmans ir 3. kurš ir uzrādījis 3. brauciena rezultātu, bet kopš tur man nebūtu pārstāvības. 3. brauciena ir noteikti. Braucieni joprojām saglabājas, un 2. un 3. brauciens. Šeit ir arī momentu arī braucēja atzīst tajā brīdī, kad satūkojies 2. brauciens. Satūkot arī visu sacensību brīdī. 3 sekundes starpības. Piemēram, 2. Open klasē Jānis Ikers atzina, ka nokļūdoties 2. braucienā praktiski viņam zūd visas cerības par kaut ko nopietni pacīnīties savā klasē, jo 1. brauciens, lai arī beigti kā labi, tomēr laika ziņā nav absolūti konkurētspējīgs, tāpat kā daudziem pārējo braucienu rezultātiem. Labs rezultāts. Šī klasa mums parādās, kāds pirmais trīnieks, Riestiņš, Bartušauskis, Lielkājs. Tas pats Riestiņš, kurš šobrīd stāv